reģis dokumentu. Mēs iesniedzām saimās maiņas deputātiem aicinājumu, lai viņš šos valsts kontus, pensiju naudu un pārējo ievieto valsts bankā un izņem no ārzemju bankām. Pagāja vesels gads, un viņi neko neizdarīja. Viņi atsūtīja veselu kaudzi ar atrakstīšanos, ka jā, viņi piekrīt, ka jāizvērtē tas viss, bet arī neko neizdarīja. Vienīgie, kas bija par valsts līdzekļu izvietošanu valsts bankās, bija Nacionālā apvienība. Bet, diemžēl, arī viņi neko nav kustinājuši šajā sakarā. Tāpēc šodien Pilsoniskās nepakļaušanās kustība, ko uz doto brīdi veido biedrība Antiglobālisti un biedrība Gustavu Celmiņu centrs. Mums tas viss ir apnicis, un mēs iesniedzam ministru kabinetam un Saeimai ultimātu, prasības ultimatīvā formā. Tagad es skaļi nolasīšu šīs prasības. Latvijas Republikas ministru kabinetam, Latvijas Republikas Saeimai ultimāts. Jau gadu atpakaļ Saeimas deputāti tika aicināti valsts un pašvaldības līdzekļus, kā arī nodokļus un visu līmeņu pensiju naudu izvietot tikai un vienīgi valsts bankās vai valsts kasē. Tā ir vēstule Saeimai 2010. gada 8. novembrī. Gada laikā nekas nav izdarīts, un lūk ir rezultāts. Latvijas krājbankām novaldītiem pašvaldību līdzekļi ir pazuduši uz neatgriešanos. Mēs esam jūs, deputātus, aicinājuši, ar jums, deputātiem, runājuši, bet rezultātu nekādu. Tam jādara gads. Tāpēc mēs apakšā parakstījušās organizācijas un privātpersonas kategoriski pieprasām. Pirmais. Nekavējoties beigt noziedzīgo patvaļu un pārtraukt valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un Zemes bankas sadalīšanu un pārdošanu. Otrais. Līdz 2012. gada 31. martam izveidot vienotu valsts komercbanku, iespējams uz jau esošās Hipotēku un Citadeles banku bāzes. Trešais. Ar likuma spēku noteikt, ka 2012. gada 31. martu visiem pašvaldību, valsts uzņēmumu, valsts akcijas sabiedrību, institūciju, slimnīcu, skolu un citu banku kontiem ir jābūt izvietotiem tikai un vienīgi šajā valsts komercbankā vai valsts kasē. Tas attiecas arī uz visu līmeņu pensiju kontiem, ienākumu un citiem nodokļiem. Ceturtais. Pārējās mūsu valstīs strādājošās bankas drīkst strādāt tikai un vienīgi ar privāto sektoru valsts noteikto likumu rāmjos. Prasību neizpildīšanas gadījumā tiks veiktas plaša mēroga protesta akcijas. 2011. gada 9. decembris. Pilsoniskās nepakļaušanās kustība, biedrība Antiglobālisti, biedrība Gustavu Celmiņu centrs, un šeit varēs parakstīties visi klātesošie, kas to grib. Pats beigšu, vārds mums nākošiem runātājiem. Darbie draugi, es pašlaik atnācu tādēļ, ka es skatos šitos gadus, kas notiek. Mēs visi ticām tam, ko mums stāsta. 20 gadus jau mūs muļķo, un muļķos vien ilgi, ja mēs nesapratīsim, ka galvenais ir cīnīties pret viņiem visiem, pret visiem šitiem malačiem, kas 20 gadus mums stāsta, ka mums ir kaut kāda ārzemju ienaidnieki. Mums ir tie ienaidnieki, kas ir mūsu pašu tautieši. Viņi visi dabūja ārzemju un šejienes pilsonību. Mēs nevaram ar viņiem cīnīties, jo viņi tautieši. Viņi galu galā tomēr būtu jāatņem ar viņiem tās pašas valstiesības, tāpēc iespēja muļķot, jo viņi strādā ārzemju ilgās interesēs. Kas tas var būt par Latvijas pilsoni, kur šeit nodzīvos kāds 30, 40, 50 gadus? Viņš šeit redzēja Latviju pirmo reizi mūžā. Kāpēc mēs izlaižam iekšā vispār pie varas? Mums vajadzētu dabūt viņus ārā no varas, lai viņš sēž un skatās, vai atkal viņš atstāja visu šeit mums, to, ko viņš kādreiz ir savāds aizvāc uz turieni. Kāpēc viņš atvēl
caur šita viesos iznīcina mūs un turpina savu ļaunprātīgo darbību pret mūs visiem. Mums nav ienaida. Mēs visi esam cilvēki. Mūsu intereses ir cīnīties ar cilvēcību. Kāpēc mēs ļaujam visiem muļķiem mums stāstīt pasaku? Kāpēc ļaujam mums naidot citam par citu? Mums jādzīvo draudzīgi un kopā jāatcerās pret vienu kopīgo ienaidnieku. Pret to, kurš neievēro vecajām kārtībām. Tas, ka šie ievēr dažādas idejas, tas, kas viss pasaks no rīt līdz vakaram stāsta. Vai jūs esat kāds dzirdējis, ka televīzorā kaut ko jēdzīgu stāsta? Nepārtraukti, darīt čuguru, atklāt sakot. Kā mums vajag visu šito šausmīgo mistifikāciju, šitās pasaks par visu? Mēs tak redzam, kas notiek. Mums jāsaprot, kāpēc tas notiek. Tad padomāsim visu, kāpēc tas notiek. Un cīnīsimies par to, lai mūs nemuļķotu. Jo mūs muļķoja 20 gadi, un mūs muļķos tomēr mūs iznīcinās. To lasi, kā mēs teicam. Un pēc iet uz priekšu, un beigsiek šito māžošanu. Galā. Ko tad mēs gribam? Mēs gribam sev panākot, ka mēs neizdodas, tad vienkārši iesim bojā. Mums jāiet uz priekšu un jāsauc pēc cīnīgi, jo tikai uz priekšu nākotnē mums ir panākot laiku. Darbie draugi, cīnīsimies par to visi kopā. Nesies uz to, mums jāuzvar. Paldies par uzvarību. Jā. Nu, mīļie tautieši, kā Kārlis Ulmans teica, ar lamāšanos nekur netikās. Un ja mēs nezināsim savus cenšus, ja nezināsim pagātni, tad mums nav nākotne. Es skatos plakāts valsts nauda valsts bankā. Vai mums valsts ir? Mums šodien jautājums. Vai mums te tik daudz policistu, milicu policistu formās apsargā? Un tāpat laikā jūs acu priekšā tiek izlaupīta Latvijas valsts krājbanka, vecākā banka, kas ir akciju sabiedrība. Mēs pārkāpjam likumus ikdienas. Cik tā mēs esam te salasīti? Mēs izlaupījām banku Baltiju, un arī te bija tik daudzi tautas sanākuši Lavens un visu, ko. Tagad Lavens ir attaisnots, Freimans ir attaisnots, jo likumi pastāv viņu pusē. Arī šodien pasakiet man, kāda likuma pamata Barazovskis sēž krājbankā. Viņš ir akcionārs. Futuks varēja atņemt licenci darbībai, bet viņš nevarēja privatizēt svešu īpašumu. Viņš ir pārņēmis īpašumu, par kuru mēs visi maksāsim no mūsu nodokļiem. No šito pašu mūsu policistu algām, lai viņi nesaņem tik, cik viņiem vajadzēja Kārļa Ulmaņa laikā saņemt. Lai viņi 7 vietās strādā. Mums budžetu tiek vienkārši izlaupīt. Satversmes steidzas septembrī. Valdībām jādod atskati. Dabrovskis deva valdības atskati. Nedeva. Nu tāpat arī tagad budžetu pieņem, atskaiti nedod. Vilks paņēma atkal vienu kredītu. Mums ārējais parāds 46 miljārdi. Sapratiet saviem bērniem mājās, lai viņi parēķina 41 miljārdu. Kad mēs tos atdosim? Varam mēs tādus atdot? Nav iespējams tādu summu atdot. Mums jāstādā vismaz 10 gadi bez algas un bez pensijas. Ir kādi jautājumi? Lūdzu nākat pie Latvijas zemnieku savienības. Ne tā, kas tur saimā uzsodās par zemnieku. Bet vēlāties pie lauku zemnieku saimniecībā. Paldies! Es tev varēju sirīt, un šitās tev vērtas. Čoškā būs mājā. Hipotēka Zemes banka ir tika veidota, lai Latvija sāktu veidot savu personīgo kapitālu, uz kura bāzes varētu attīstīt Latvijas ekonomiku, lai tā būtu ekonomiskā augšupēja.
Bet mūsu valstī tiek darīt pilnīgi viss. Vai tie, kas pie varas, vai tie, kas viņus vada, vai piebāstu savas kabatas, un valstī nepaliktu nekas. Viss tiek izsaimniekots. Ielējai tagad pēdējos Saeimu pašai, kas ir pie varas. Mēs domājam, ka vainīsies. Viss turpinās. Turpinās ar aizvērtām acīm, mierīgi klusu. Trešā banka aiziet uz gruntu un tiek klusēts. Nav vainīgo, neiesako nezinu, nav dienestu. Man ir jautājums, kāpēc viņam maksā algas visiem kantoriem dienestiem, kuriem ir jāuzrauga banka? Kuri mūsu ministru kamerēs? Viņi neiet par ko neatbild. Mēs tā nevaram turpināt vienkārši. Tā kā tā vilciens iet nos no sliedēm, un viņš nedomā nemainīt kursu. Mīļie tautieši, visiem ir jāicina, jāstāsta tautai, ka visa cūsības turpinās, kad ļaunums pieaug spēkā un nekas nemainās. Mums tikai mālē acis ir izkārtnēm. Mūs apvārdo, bet patiesība ir daudz skarbāka. Paskatieties savos makos, jums ir kaut kas pieaug. Nē, viņš kļūst vēl plānāks. Mums augšā sēž grāmatežu valdību. Kā viens vīrs teica, viņi māk tikai aizņemties un pēc tam mūsu konsolidēt. Un vairāk nekā. Viņi ir ekonomikas, Latvijas ekonomikas grāvēji. Tur nav godīgu cilvēku, ļoti maz godīgu cilvēku tur ir. Šis viss lielais kantoris strādā tikai uz personīgo un privāto biznesu. Balss ir iebāzta kabatā un pārējie tiek pārvērst par vergiem. Es aicinu visus celties, mosties, aicināt tautu, atvērt acis, izglītoties, savienoties, saliedēties un ieviest pašiem ieviest šai zemē kārtību. Paldies! Nu, kas vēl izteikties? Labdien, tauta! Es sabrīnoju to tautas gudrību, kurā atlaisto Saeimu paņēma un vēlreiz ievēlēja. Vai nedara pie tā padomāt? Jau 6 gadus, cik es atceros, no 9. gada, tādi kā Gudmaņi izlaupa Latviju. Un drošības policija uz to nereaģē. Kad mēs 2 gadus atpakaļ pie prokuratūras iesniedzām iesniegumu, lai attiecīgās personas tiktu tiesātas, saņēmām atbildi, ka noziedzība tas tā nav. Tad arī pašā dienā iesniedzām tiesā, tad tiesa vispār neatbildēja, pat neatrakstījās. Kaut gan faktiski pat ir tiesas, kas saka, lai ievērot likumus un vispār jau. Būtībā es pat nezinu. Viss tā sistēma, kas Latvijā pastāv praktiski, ir jānomaina. Visa iekārta. Šī nav demokrātija, katrā ziņā. Bet gan paralēļs šķiras veidojums, kas tiek balstīts uz cilvēku muļķību, lēticību un vispār jau. Vispār te nav ko runāt. Andri, ultimāt realizēsim, ja nebūs atbildi no rīcību. Viss? Un varat to Šiškinu atkal bāzt cietumā, tāpēc, ka man pie kājas ir. Tāpēc, ka maza sieva tagad mācās vācu valodu, lai braukt uz Vāciju strādāt. Un tas nebūs bez sekām. Tāpēc, ka Šiškinam iereiz piegriezīsies. Un to es saku nopietni. Labdien, Latvija! Okupētā kolonija Latvija! Mīļā tērzeme, mūsu senču, bagātība, biedru un asinu, Latvijā ceļu. 12,000 gadu, vismaz, šeit mūsu senči dzīvojuši. Šeit mēs esam aruši, šeit mēs esam sējuši. Šeit mēs esam ražu vākuši no savas zemes, savas mājas cēluši, no saviem vērtiem, no saviem ozoliem, no savām skaistās dabas. 20 gadu laikā
tas mums ir bijis nozagts. Tas ir izdarīts ar sistēmu, ar gudru sistēmu, ar viltīgu pirātu un kanibālu schēmu. Pareizāk sakot, sauksim to par pirātisku un kanibālisku schēmu. Tāpēc, ka es gribu tomēr aicināt nevienu šeit nekārt. Tāpēc, kādu? Tad mums neizdosies. Vienīgais ceļš. Mēs esam zinātniski izstrādājuši metodi, kāda mums savus mērķus, savus resursus, kāda būs savu tautu atpakaļ mūsu zemē, lai mūsu bērni šeit varētu kuplus ģimenes veidot, lai visi auglīgāk, mūsu tautas sievietes būtu grūtas, lai bērni dzīvtu pakšķēdām un lai ekoloģiski atkal būtu vide. Un to var izdarīt, atceroties divas lietas. Pirmā ir, ka mums ir jāmīl vienam otru. Otrā ir, ka ir jāizveido sava sistēma, absolūti un pilnīgi kompetenta sistēma, kur pilnīgi viss tiek aizsargāts. Un nekādas svešinieki nevar nokļūt pie varas. Tikai un vienīgi tautas pārstāvji. Tas mums ir sakārtots. Jau sistēma ir izveidota. Lūdzu, izglītojieties. Salnoru Puķeliņu saucās. Ja jūs Google YouTube'ā ievedīsiet meklētāju vārdu Salnoru ievadkursi, jūs viņus visus atradīsiet. Un 2 nedēļu laikā, ja paskatīsiet internetā, meklēsiet kursos, jūs zināsiet pilnīgi visu, kā rīkoties. Mēs varam sakārtot šo dzīvi dažu mēnešu laikā, bet ne caur šādu. Tas ir lamats. Naidu mēs nedrīkstam kurināt, mums ir pārāk maz. Mēs esam labi, ja palikuši kāds 100 000 tautieši, kas vēl ir spējīgi genofondā veseli vairoties. Neviena asinsklāsa, lai vairāk nelītu. Neviena pati, tikai mīlestība. Mīlestības tīrā enerģija. Tā mums ir, pie tās pieslēdzieties, ar to bagātinieties un mācieties. Jo tas ir mūsu zināšanas, kas atdos mums atpakaļ mūsu centēvu zemi. Mūsu centēvu bagātības, ko viņi mūs šeit ir iekļājuši un ielogojuši. Mūsu ekoloģisko skaisto dzīvzemi. Un mēs to izdarīsim. Bet izglītojieties. Salnoru ievadkursi. Un 5. janvārī būs tiesa. Tiesa 13. janvāra 68 dalībniekiem. 15. novembrī bija pirmā daļa. Jūs viņu varat redzēt mūsu YouTube kanālā, kas saucās Free Latvija. Free Latvija YouTube kanālā. Jūs varat redzēt 19 videoklipus no 13. janvāra. Nemieru. Tiesas. Un, protams, ka šie nemiernieki ir varoņi, jo viņi nostājās un teica valsts iestādēm, mēs nepieļausim, ka starptautiskais valūtas fonds būs tas, kas drukās mūsu naudu. Mums ir pašiem sava valsts, mums ir pašiem sava centrāla banka, un mēs varam drukāt tik naudas, cik mums vajag. Un nekāds eiro mums šeit vēl nav un nebūs. Jo mēs novelkam līniju šeit, un pēc nedēļas būs Ziemassvētki, būs ziemas saulgrieži, un tums atkāpsies. Tumsa beigsies, jo mēs esam gudri, un mēs mīlam viens otru, un mēs mīlam visus. 14. decembrī Barikāžu muzejā visi mīļi gaidīti. Mēs svinēsim ziemas saulgriežu svētkus, lai mūsu mīlestības enerģija un kopība ļautu
ar Igor Šiškinu, kā šo divu biedrību pārstāvi, mēs iesim iesniegt šo ultimātu šajā ēkā. Arī šīs simboliskās karātavas, kā dizaina objekts, mēs esam jau norādījuši, ka tas ir kā dāvinājums valdībai un Saeimas deputātiem. Lai viņi pirms kaut ko nolemj savās sēdēs, padomā par to, ko viņi dara. Tagad mēs iesim iesniegt šo dokumentu iekšā. Tie, kas grib filmēt, vai visi jau diemžēl nevarēs nākt, bet tie, kas gribēs filmēt, nofotografēt, iespējams, policijas pārstāvi to ļaus darīt. Jā, jāiet policijā, ņemciet. Nu, neņem, tie tikai dokumentus paņem. Varam iet iekšā. Kamēr tev poliķi šķircāk, poliķiem darba nebūs poliķi. Kā tas kuņiem var? Labdien! Vai būtu kādi pārstāvi? Tad, diemžēl, tāda laika apstākļu savu. Mēs gribējām iesniegt ultimātu un arī dāvinājumu. Šeit ir garderobē pa kreisi iekšējais telefons. Jā? Tur ir sarakstīns, pazvaniet, iznāks jums pretī un pieņems. Paldies! Jā. Labi. Māriņa. Mīļā Māra. Kad tu stāv ieslodzīta? Mēs gribējām piezvanīt. Kopēji, nu tad pagaidiet. Jā, mēs pagaidīsim. Tā, te ir vēl viena lampa ar dāvinājumu. Tas dizaina objekts, ka ir dāvinājums. Atpakaļ adresīti jānorādi. Krievienes Saeimē dāvina dizaina objekts valsts un tautas nodevējiem pašu kalpošanās. Viņš laukā stāv. Simbolisks karātājs. Lielas. Labi, es pēc Dāvinātās pilsoniskās nepakraušanas kustība. Vai ir vajadzīga atpakaļ adresi? Jūs viņu liksiet kā krāči? Jā. Vai tas labs? Jā, diemžēl tur nevarēs savādāk parakstīt. Varbūt viņi tur var uz radiātoru. Kā mēs viņu izkaltējam, mēs jums viņu nokapējam? Varbūt paņemam fotokopiju vienkārši ar fotoaparātu. Jo ir tā, jā, bet zīmogu es jums uz fotokopijas neuzliksim. Nē, zīmogu varbūt augšdaļa ir savs. Augšdaļa ir savs. Mēs pagaidīsim. Nu, nevar taču labi nokopēt. Nu labi, es iešu nokopēšu. Un otrs ir par dāvānas pieņemšanu. Dizaina objekts valsts un tautas nodevējiem paši, tas ir laukā. Šo arī mēs gribētu, ka jūs... Šo es varu pieņemt, bet par dāvinājumiem gan es īsti tā kā nezinu. Mēs dāvinām. Labi, jūs jau kurā gadījumā pagaidiet šito, te neziešu nokopēšu, pagaidiet, labi, es uzzināšu. Par šo, jā, darīt, jā, labi. Es vēl neesmu par aprēs, bet ir atbildes neņemts, par aprēs centoviem. Vajadzēs prasīt atkārtot. Viņi jau nomainījušies pa 3 reizes jau. Nē, viņi tikai paņem telefonus un numurus. Es uzprasīju, viņi pienāca klāt. Es jau zinu to. Es saku, kā, tā nedrīkst. Es saku, bet kāds pants to nosaka? Policijas kungs apmūs. Ar to masku konkrēti, jā? Nē. Jā. Viņš visu laiku tur vēl? Nē, piemēram, ja es braucu, kad tu filmē, es braucu ar mašīnu, es pārsniedzu ātrumu, tur ir ierobežojums, piemēram, 90 km/h. Tad man aptver,
tāds un tāds leitnants vai kaprāls. Tāds un tāds pats, jā. Jūs esat pārkāps satiksmi pa tādu pantu. Bet šeit pienāk policijas klāt un saka, tu ar masku stāv, nedrīkst. Ko nozīmē? Pirmkārt jāstādas priekšā. Nē, nu gan jau ir kaut kāds pāns. Tas maz nozīmīgi. To ir kaut kāds pāns. Bet ja cilvēks, ja policijas pārstāvs nenāk un pasaka, lūk, ir tas pants, viņš pats varēja tikko no to izdomāt. Ukrainā Ļuvovā brīvi maskās. Jo ir daudz cilvēku, kas studē un negrib, lai viņus pēc tam represētu un vispārējais. Faktiski tam civil kodeksam ir krimināla kodeksam būtu jābūt viņam mašīnā. Tad viņi aiziet uz mašīnu, atvilkst, atšķirts un parādīt. Bet tā viņa policijas pārstāve grib, lai mēs uz ticības pamats noticam, ka kaut ko nedrīkst darīt. Nē, nu tā ir to milzīgo likumdošanas kalnu, kur neviens nekad nav parakstījis no mums. Mediķu maskas drīkst? Protams, ka drīkst. Kāpēc nedrīkst? Tā gribu, tā staigā man veselī pirmajā uz ielas, jā, bet sapulcēs nē. Jā? Jā. Bet Sapulcēs pikatos. Jā, mēs gaidām atnāks. Sažāvēs, ar fēnu sažāvēs iesniegumu, nokapēs. Man labāk patīk, zini, kāpēc šitā garderoba? Tāpēc, ka viņi ir pilnīgi tukši. Neviens nenāk runāties ar valdību. Tāpēc, ka visi zina, ka nav vērts runāt. Un tad arī jums tur runāsīs, jo es Tagad, Jā, es vēl sazvanīju, jo es varu paņemt tikai kā lietvedis jūsu iesniegumu šī gadījumā ultimātu, ja? Tas pasmuki izskatās, tas tas... Lai, cik skaists mākslas darbs sanāca. Tā, šodien mums ir 9. Tā, lūdzu. Jā, un par tad pagaidiet komunikācijas departaments ir atnāks un tad tālāk, ja? Uzvedēšanas? Un kas ir to dāvanu sanāca? Atnāks tūlīt komunikācijas departaments. Viņi dāvana neņem viņu kukuļus. Ko tu teici? Dāvanas viņi negrib, viņi kukuļus grib. Smādē. Iedod viņam maijas kukulīti, viņš neņems. O tev nav kur novikt, jā? Kas tas ir? Skrējlapiņš. Скажите, по какому поводу? На 76-м году 3 суда впереди. Босою, голою, в скорой помощи в халате зашла, в квартиру не пустили, все вывезли, ограбили. Опись вещей не дали, акт вернее. Опись, кто грабил, какие люди, пришли с пурцеемца человек 20. После скорой меня вообще закрылись, квартиру не пустили. А в каком году это было? 18 июля 2011 года грабили. Только что? В этом году, в июле. И я пошла у соседки 335-й, у меня 337-я, а соседка пенсионерка в 335-й. Я пошла у соседки, полежала, от скорой помощи я расписалась, что не поеду в больницу. А кто вас грабил? Судебный исполнитель Агриты Канепе. Ее место, ее как бы офис на Садовников 39, кабинет 207. В суд я на нее подала в Московский суд, а оттуда не приняли. Надо подавать по месту. А по какому поводу вас ограбили? Третья судебная исполнительница, 6-е выселение. И вот 3-е самое... А с каким, что они говорят, почему они это так делают? Значит, это было в 2004 году, где Шубровский нарушил все каноны, все законы.
Первый суд с нарушением. Я пишу Гулину, Гулин новое рассмотрение. Второй раз Шубровский рассматривает. Но я не понимаю, по какому поводу. Что они говорят? Почему они могут вас ограбить? Долг, сказали. Долг. У вас да, долг. Ничем не обоснован. Какому банку? За квартиру домоуправления долг. Ага. Не было чем за квартиру заплатить. У меня все уплочено. Я малоимущая. В 93-м году мы переходим на латы. У меня долг 224. Долг партиемцу. Я, значит, Шубровский не учен. Мы, значит, с ноября 93-го переходим на латы. У меня 21 лат, 94 сантима пенсия. Ладно, милая, ясно. Значит, где вы сейчас живете? В ночном приюте среди... Ладно, будем выдерживать эту ситуацию. Так уже с 19 июля держусь. И будем стараться сделать другую систему, не так? А вы откуда? А мы из Балтийского солнечного фонда делаем новую систему, чтобы так не было, да? Чтобы всем хорошо было. На 76-м году, вы знаете, я думаю, вы молодая слышали, что такое ночной приют и кто там живет. Да, это ужасно, это же ужасно, это геноцид, это геноцид. Это Тем ужасно. более, что у меня 2 инфаркта, сахарный диабет, у меня есть справка. Ну, конечно. Нет, вот здесь но она они ведь есть. маленьких детей убивают. Что им старые люди? Старый, да. Говорит, это мусор, а от мусора надо город очищать. Пенсионер. Paldies par Paldies, formāli. mīļie. Paldies par kompāniju.